Labdien! Mēs cenšamies uzcept gaļu. Un šis ir mūsu kemperis. Šeit mums ir neliela guļamistabas daļiņa. Gaidu. Te, man liekas, ir ieslēgta. Leduskapis ir neiespējamā misija. Mums tāda divāniņa tad ir. Un jā. Tāds jauks kemperīti. Top vakariņas. Tūlīt taisīsim salātus, nāciet ar mani. Top salāti. Nav mums dēlīši, savu mēs improvizējam. Marks joprojām cep gaļu. Cerams nepiedegs. Man liekas, ka būs bišķi tāds brūniņš, jo tagad ir diezgan melns jau pēc labi. Mēs esam vācu pensionāri. Jā. Vācu pensionāri. Tāpēc mēs braucam šos uz 80, lai smagiem traucēt. Tu nevar būt pilnvērtīgs pensionārs Vācijas, ja tu nebrauc uz 80 pa lielo šoseju. Rīt nebrauksim 75. Šeit ir mūsu vakariņas, salāti gatavi, vistiņas gatavas. Vai ne, Markus? Būs ļoti garšīgi. Cerēsimies šo pirmo braucienu, mēs neatcerēsimies, ka mēs būsim pensionāri. Mēs neatcerēsimies 10. Bet pirmo šitā mēs atcerēsimies. Tas jā, pirmā reize ir tāds tests. Nevarētu braukt pirmā reize uz mēnesi, tas būtu ļoti nepareizi. Mēs tagad aizbraucam, tāpat kā smago atceries, es aizbraucu. Pirmā reize tā, ko man vajag? Tagad pirmā reize izbraucu, saprotu, vajag to. Un es tā jau te to braucu. Tagad braucu kādu mēnesi, vai tu, piemēram, uz Eiropu, 2 nedēļas. Tad izbraucu, un es saprotu, vajag šitā, vai piemēram, vai tur ūdeni, kur normāli, tur, nu tā. Kādā zila gaisa. Varbūt iedomāties. Oh, looking so good. Smells good. Thank you. Tikko reāli runājām par to, ka mēs esam rīktīgi pensionāri. Mēs ejam gulēt 10. Ceļamies sonieši agri. Jā, un tagad izbraucām ar kemperi. Bet man patīk šī dzīve. Redzēs, kur mēs esam. Ūdens atkāpjos. Aisos. Un Marks tik man taisa brokastis. Un tur ir kaut kāds jopens vīrs, kurš viņš anormāli skaļi sāka trimmerēt, bet lapas pūst no bruģa jau pirms kādas stundas, un mums bija tāds, what the fuck. Bija smagi pamosties no tāda. Es domāju, neviens kempers tad jau priecīgs. Ir kempera pirmā nakts aizvadīta. Pirmais mēnesis. Pakauzes. Šodien pirmā diena, kad izliksim ādas karogu ārā no kempera. Brauksim uz citiem arī laukiem. Esam klāt uz cietumu pamesto. Esam Rumu karjerās. Un reku mēs esam noparkojušies jau mūsu vietiņā. Šeit ir arī pašas tas karjeras, būs pasmoko. Mēs aizņemām 2 vietas, jo BEMS svarīgs, viņi nevar tālu parkot. Un jā, te būs mūsu nākamā nakts. Tieši tā. Precīzi. Wow. Diezgan karsti. Tā kā es domāju, ka mēs iesim peldēties, lai pārģērbsimies plaukstījumos, peldbeksēs un iesim izpētīt karjeras. Nu, mēs jau tā esam bijuši, bet šoreiz mēs gribam redzēt cietumu.
nopeldēties, varbūt ar supiem. Tev plika dirsa? Un iespējams ar supiem pabraukt. Tev redzēs, cerams sēs. Kāds bija ūdens? Požs dzēsrs man patika. Labāk nekā, ka silta ūdens. Bija ļoti augsti un grūti iekāpt, bet pēc tam bija atsvaidzinoši. Tā kā bija labi. Tur jau tā lieta. Bet vai es saņemšu uz daivingot šī tik augstā ūdenī? Drīzāk varbūt ar supu, varbūt. Vai arī varbūt uz to veiku parku. Kā ir? Nice. Beigās paņēmām katamarānu, jo sapratām, ka mēs laikam negribam ar supiem. Un daivingam, es nezinu, es tagad debatēju, vai es gribu, vai es negribu. Jau redzēs, vai es saņemšos. Markus it kā negrib. Man būtu jādara vienai. Tā jau ir smuki. Mēs mēģināsim aizpildīt to salu. Mums karoči stunda laika, bet es tā salas nevaru staigāt, jo tur dzīvo īpašnieks šai visai vietai. Oi, mēs ātri miļamies. Oi, es netieku līdzi. Lai Markus vinās viens pats. Tomēr es te sūri minos. Es sūri atpūšos. Markus sūri atpūšās. Tomēr izgriezusies tur. Tā palika. Beidzot apmainījāmies lomām, Bet man jau tagad vieglais. un Markus minās pēdējos burtiski 5 metrus. Kā bija? Easy. Ļoti easy. Nē, nu viņam bija īzi, jo viņam nebija jāminās. Es tikmēr Būs 50 minūtes nobraukājuši no stundas. riktīgs kardio, bet tagad iesim gaļu cept. Pusdienas jau šodien nav ēst. Jā, pusdienas vēl nav ēsts. Top salāti. Oi, pieredzināts, jā, nefilmēšu to. Tā mums te top vakariņas. Un ir arī kartupelīši šodien mums. Tūciņa, topiņa gaumē, topiņa marināta kaut kāda, bet izties tik labi marināta. Tieši tā. Kamēr aizstās trakāk, dzīvē aizstās bišķi labāk, un ir kartupelīši. Tās bainieci vedam uz cietumu. Man neizdarīja. Pārcipināja gaļu. Markus pārstipināja gaļu, viņu vajadzētu likt par to cietumā. No šeienes rodas veiksmīgi cilvēki, kad viņi iznāk ārā. Mēs iznāksim ārā ar great business ideas. Tie, kas sapratīs, tad rek ir eiro 6 Volvo. 100% ar AdBlue. Šitas ir, es pat nezinu, kas tāds ir. Es laikam negribu pat kāpt iekšā. Cruise control. Viņam grīda izkritusi. Tas ir vienkārši ventilācija dabīgā. Labi, tev? Šeit ir ciklumnieku uzlabot. Nedzīvo. Man tieši tā reize vajadzēja blombieli, jā. Ielaka? Jā. Es tev gribu. Es tev. No Sixpine. Ko tu dari, nu? Uz. Šeit aizstājās cietums kādreiz. No, plējām, tas arī viss. Viss jau tāds pamest. Pišķiņ lietu teņš līst. Tomēr uznāca tas solītais lietas
Bet mēs apskatījām jau cietumu, papeldējām. Tagad bez ķiečojam. Ne? Jā. Tieši tā. .6 from Sepekalapi. 3/10 adrift of Arsenal. Marokas marināde vai topiņš. Būs ļoti garšīgi. Alkohola. Yakutsk is a city of around 390,000 people where January temperatures average Mēs taisamies, krāmējamies. Šī ir pēdējā diena. Markus tīra mašīnu. Un tīram kemperu ārā. Lai tā, kad mēs aizbraucam atpakaļ uz Latviju, mēs varam uzreiz viņu nodot un braukt mājās. Atbraucam mājās. Ceļojums ir beidzies. Kā tev patika? Very nice, very good. No cik? Miljards. Nē, šis brauciens bija ļoti foršs, un Jā. mēs saprotam to, ka mēs paši gribam savu kemperi, un ka vajadzētu pārtaisīt kemperi, un tas Visu būtu kaut ko foršs mēs projekts, un, karš mēs visu kaut ko gribam. Jā. Mēs gribam uz Norvēģiju braukt ar kemperu, un ko tik ne, un mēs arī gribam tagad uz Somiju braukt, bet mums jābrauc, diemžēl, atpakaļ uz Latviju, jo ir darbi, un jāatgriežas atpakaļ realitātē, un jāmailīt gaida mūs. Mēs esam mājās! Ceļojums ir beidzies, esam mājās. Markus jau krāvējas. Tā, tiekamies nākamajā ceļojumā. Visu labi.